ja paskatās, ko saka vadošie politiķi uzreiz pēc referenduma. Jā, tas ir priekšpēdējais slaids. Nu, ar Nacionālo apvienību viss ir skaidrs, jā. Tās ir mandāts politiķiem, viss no faktiski. Nu, tālu nekur neatpaliek Aboltiņas kundze, nekāda ekstrēma pasākuma sabiedrības savietošana nepieciešama, jāturpina īstenot līdzinē integrācijas programmas. Es varu to tikai komentēt, tad bēdīgi būs. Nu, Dombrovskis man ir savādāk vajag strādāt pie sabiedrības savietošas. Nu, Bēziņš tā, ka vienmēr kā tās tautas tēvs, jā, nu, ka vajag runāt, jā. Zāteris piedāvā mums sabiedrības īstenot sabiedrības saldēšanas programmas līdzēt ar labās gribas žestiem. Man liekas, ka tādā ziņā problēma izpratne palielinās līdz ar attālināšanos no varas centriem. Brīgmanis, manuprāt, ļoti saprātīgi saka, ka tie, kas nobalsoja pāri cilvēku kopu, kuri tikai pauž savu viedokli par valodas situāciju, bet arī neapmierināti par to, ka viņam klājas Latvijā. No, Ušako kunga pozīcija ir pietiekami labi zinām. Un tagad pats pēdējais. Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu tālāk spriedzes palielināšanos pēc referenduma? Man atbilde ir tāda, mēs varam par to diskutēt. Abām pusēm ir jāatbrīvojas no pārliecības mēs uzvarēt. Nav. Tiešām nav uzvarētāji šajā referendumā. Otrkārt, vairākumam ir jāspēr pirmie soli. Par šeit bumba neapšābam latviešu politiķus. No viņiem jā, mēs uzvarējam referendumu, bet mēs saprotam, ka ir kaut kāds problēmas, un viņam līdz ar vajadzēja pateikt viņus referendumu. Viņi to nepateikt, bet ir pastāvīgi, ka vajadzētu. Jāuzsāk reāls sabiedrības dialogs. Tas pasaka reāls. Nevis imitēt, ka mēs tā kā sanākam kopā, bet reāls. Tālāk dialogu uzturēšana īpaši nozīmē pilsoniskā sabiedrības struktūrām, jo ar politiķiem par šeit mums klājās diezgan grūti, jā. Jāsāk ar mazo soļu politiku, un piemēram pasūdot, tāpat jautājums, kas jau sāk šķelt sabiedrību, pārēstīcīgo Ziemassvētku, vai, protams, tas nebūtu risinājums. Nākamais, jāatgriežās pie jautājumu par minoritāšu valodu tiesisko regulējumu. Un šeit es gribēju teikt, cienējumā publiku, tur nekas mums nav jāizdomā, man diemžēl nav par šeit interneti, jo ekrāns ir otrādi. Bet tur var vienkārši paskatīties 2011. gada martā Eiropas padome ir izdevusi savu vērtējumu par situāciju. Izlasīt to, un līdz tur nekas nav. Tas ir tur kā nevis kaut kas tāds, kas tur līdz mums, zināt, par Krievijas guberņu pārdu, tas ir reāls lietas, ko viņi mums saka, tas visus to attiecās. Un šeit ir jautājums, vai mums vispār nav tiesā. Tas, ka mēs viņus nododam latviešu valodā. Es domāju, ka ir jautājums par dubult pilsonības risināt, jārisina jautājumi par dubult pilsonību un automātisku pilsonības piešķiršanu Latviju dzimušiem nepilsoņu bērniem un pēdējais. Un es saprotu, ka tas būs vispretrunīgākais mans apgalvojums. Es ar citu šajā ziņā lasīju, un jūs arī lasījāt, ir, un tur atcerieties, ir viens raksts, un Rauceps saka, tagad ir ierobežot referendumu, lai ierobežot, nevajag ierobežot demokrāti, kam es arī viņam piekrītu, ka ir šādā veidā risināt. Viņš saka, Ždanoka, ka grib nepilsoņu problēmu izdarīt referendumu. Lai virsā, mēs atkal viņiem parādīsim. Es domāju, ka šeit Rauceps kungs mazliet maldās. Pirmām kārtām tāpēc, ka šis jautājums nav tik vienkārši kā valodas jautājums, kurš patiešām, jā, es esmu krievs, es varu, es ļoti loģiski, es teiktu, jā, es saprotu visu, bet man valoda ir spēka, jā, bet tas nav tas, un otrkārt, šim referendumam būtu pavisam cita rezonance Eiropā, un ja kāds par to, viņam ir šaubas par to, par valodu ir viena lieta, jā, bet par nepilsoņiem ir cita lieta, un es domāju, ka šo jautājumu, kā vai skatoties uz Ziemeļiem, un tas visu no 92. vai 93. gada, es precīzi nevaru pateikt, mums kaut kādā veidā šis jautājums ir jārisina, lai mazinātu. Viss, paldies! Es atvainojos, ka es esmu aizpēlājies, bet es man bija labi nodomi. Es ceru, ka